Sveiki visiem! Mani sauc Poļina Roškova. Esmu ratiņkerlingiste. Nodarbojos arī, vēl joprojām nodarbojos ar ratiņpaukošanu. Vasaras paralimpiskais spēles Rio 2016 kā paukotāja un pārstāvēju Latviju ziemas paralimpiskais spēles Pekina 2022. No pašas bērnības biju sporta, gan basketbols, pludmales volejbols, ļoti patika riteņbraukšana. Ziema bija snowboards pēdējos gadus, kur arī salauzu, satraumēju muguru. Nevaru iedomāties savu dzīvi bez sporta, un tiklīdz es salauzu muguru, es uzreiz mēģināju pieteikties ratiņbasketbolam, taču man neatļauja, jo man ir metāls mugura, bet meklēju sevi citas aktivitātes. Fiziskas aktivitātes es varētu pateikt, ka bija uzreiz kā fizioterapeits, nāca uzreiz slimnīca. Man liekas, ka 4. diena tas notika pēc traumas, tad, protams, uzreiz bija vaivari. Un 3 gadus no vietas man bija tāda ļoti aktīva rehabilitācija, 3 treniņi diena, 6 dienas nedēļa, un svētdiena vienmēr bija brīvs. Bet, protams, ka ir jāpasaka, ka tas 3 treniņi diena, kas bija pirms tam, tas tagad ir pusstunda, stunda maksimums. Es nevaru pateikt, ka es līdz galam pārvarēju, jo vēl joprojām ir tas atmiņas par to pirms un salīdzinu ar to, kas tagad ir. Palīdzēja to, ka man jau bija viena izglītība grāmatvedības, un tā es zināju, ka es varēšu nopelnīt sev vismaz iztikai, ka man būs naudiņa. Tad man salīdzinoši ātri paradies arī ratiņkērlings, kuru pamēģinot man uzreiz tie lieli mērķi bija paralimpiskas spēles, un tas arī varbūt nedaudz arī uzturēja pie dzīvības un tādas aktīvas ikdienas, ka paradies tie lieli mērķi. Galvenā mana motivācija ir mana cīņa ar sevi. Man ir ļoti svarīgi šodien būt nedaudz labāk kā vakardien. Tas droši vien ir man vēl no skolas, ka man vajadzēja būt pirmā vieta visur, gan mācības, gan sporta, un tā arī cenšos arī turpināt, tāpēc mans dzinējs tomēr ir iekšējais, bet ka iedvesme man, protams, ir sportisti kā Maikls Jordans basketbola vai Arnolds, un es vēl joprojām viņu dievinu, un tagad kā viņš izskatās, un es vienkārši iemīlējusies viņam. Jā, tā kā cilvēki, kas ir sporta, kas vēl joprojām sporto, ir mana iedvesme.